Elektronisko pieteikumu pieņemšana kādā no 12 augstākajām mācību iestādēm sākās jau 26. jūnijā, bet šodien topošie studenti ierodas apstiprināt savu izvēli un iesniegt dokumentus. Latvijas Lauksaimniecības universitātē populārākā izvēle ir veterināra medicīna, kas šogad iekļūs arī populārāko programmu desmitniekā starp augstskolām. Vetārstus kā tādus jau tagad vajag, un vajag uz lielajiem dzīvniekiem, jo, piemēram, tur, kur es dzīvoju, tur ir uz ļoti liela teritorija tikai viens vetārsts uz lieliem dzīvniekiem. Dzīvnieki būs vienmēr, un es domāju, ka šī profesija vienmēr arī būs pieprasīta. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, arī Latvijas Lauksaimniecības universitātē pieaugusi interese par studijām informācijas tehnoloģiju fakultātē. Lielākoties tie ir puiši, kuri vēlas, lai tīkama nodarbe kļūtu par ienesīgu darbu. Kādas perspektīvas? Strādāt labi atalgotu darbu, protams, un tādā vietā, kur man patīk. Protams, darīt to, kas man patīk. Protams, es domāju, primāri palikt Latvijā, bet, ja Latvija man pievilst, tad diemžēl. Vai matemātika bija tev stiprā puse? Nē, nav bijis man stiprā puse. Un tomēr cer, ka tiksi galā arī tai? Es ceru, ka jā. Ja interesēs tev, protams, ka tikšu galā, kāpēc nē. Problēmas jau nav. Problēmas jau vienmēr var atrisināt. Lai uzlabotu studiju kvalitāti un vairot jauniešu interesi, šogad vairākās programmās veiktas izmaiņas, tostarp vide un ūdens saimniecība, kur tagad būs jāmācās par 1 gadu mazāk. Vides speciālisti ir arī daudz vajadzīgi. Bet, diemžēl, skolnieki varbūt īsti nenovērtē šo, jo mums, jāsaka tā, mēs nokomplektējam šo programmu, bet nevarētu teikt, ka ir ļoti liela uzvija un ar lielu konkursu. Ceram, ka varbūt 4-gadīgā programma vairāk saistīs. Latvijas Lauksaimniecības universitātes 27 pamatstudiju programmās šogad ir 727 valsts finansētas studiju vietas, bet maģistra studijās 269. Budžeta vietas šogad pirmoreiz piešķirts arī komercdarbības un dizaina un amatniecības studiju programmām, bet palielināts pārtiks tehnoloģiem. Jauno studentu uzņemšana augstskolās noslēgsies 11. jūlijā.